šad un tad var kaut kur tajos arī, teiksim, sociālajos tīklos redzēt diskusijās, pieņemsim, nu, kad starp rindiņām speciālists var nolasīt, nu, ka jā, ka eventuāli cilvēks ir plānojis un domājis, ka viņš ir gatavs bērniem, bet tad, kad viņš reāli to piedzīvo, izrādās, ka viņš nav gatavs. Un tas sākās jau no pavisam bērna piedzimšanas, ka man ir grūti kā vecākam izturēt to, ka bērns raud. Jo kas ir tā būtība, vai ne, tajā brīdī, kad, lai cilvēks izdzīvot, ir tīpaši zīdains un jaundzimušais līdz gada vecumam, faktiski viņam ir vajadzīgs 24/7, ka es esmu pieejams, es ļauju sevi lietot, patiešām, ja? Un ļoti daudziem cilvēkiem tas ir milzīgs tieši dēļ viņu tās personības struktūras, tas ir milzīgs izaicinājums, jo kā tas tā var būt, ja? Ka tad es pēkšņi vairs tur nevaru to, šito, vēl kaut ko, jo manās fantāzijās taču ir bijis, ka es tur tik skaisti ar ratiem iešu pa parku, man būs tāda burvīga meitene ar tādiem, vai ne, pušķiem vai bantēm matos, puisīts ar smuku, vai ne, un mašīnīti vilks tur pie, vai ne, aiz tā striķīša sev līdzi, ja? Viss būs tādā glancētā pastkartē, bet realitātē izrādās piekakāti pamperi, bļaujošs zīdainis ar kolikām pirmos 3 mēnešus, vai pēc tam negulētas naktis daļ nākošiem zobiem, un kas notiek? Cilvēks vienkārši kaut kādā veidā, jo tas galvenais uzdevums man kā vecākam, kas ir, teiksim, disciplinēšanas tāds pamat viens kritērijs, jo mans galvenais uzdevums, kas nāk no tās saucamās britu piesaistes teorija, attachment theory, kur ir šie te britu analītiķi tieši pēc teiksim, tādiem saviem tiem vērojumiem par un ap, vai ne, kā bērni komunicē un interaktē ar bērniem, ja, ka mans kā vecāku uzdevums ir konteinēt, respektīvi tā kā paņemt, nu tagad tā simboliski vai alegorijās domājot, paņemt tās bērna jūtas un emocijas, to viņu pārdzīvojumu, saturēt viņu, respektīvi, ja viņš ir kritis panikā, vai viņš ir dusmīgs, vai kāds, es nesāku uzvesties tāpat kā viņš. Nu, kur būs tie stāsti, ka atnāk tēvs mājās, nobļaujušies abi, jaunā mamma un zīdainis, un ap 2 raud, ja? Nē, es tā kā paņemu tās emocijas, es viņas saturu, es izturu, es viņas savā veidā iekšēji pārtaisu un atdodu bērnam atpakaļ viņam saprotamā, izturamā veidā. Tas nozīmē, ka ja bērns, piemēram, krīt panikā, un mamma krīt panikā, un dažādos vecumos tās izjūtas, protams, būs dažādas. Bērns vienīgais, ko var just, totāls, absolūtas šausmas, jo man ir bail, bet es tomēr intuitīvi gribu paļauties uz to, ka tas vecāks mani nomierinās, saturēs manas bailes. Bet es jūtu ķermeniski, ka viņš arī ir pārbijies. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs aiziesim ap 2 bojā. Protams, neviens cilvēks tā nedomā. Nu, tādā burtiskā veidā es šobrīd mēģinu vienkārši to alegorijās kaut kā pamēģināt skaidrot, ja, kā tas notiek. Tātad, lai es spētu tomēr kaut kādā veidā bērnu audzināt un arī disciplinēt, tajā brīdī, piemēram, nu, ja mēs domājam, ko nozīmē disciplinēt, visbiežāk droši vien tas ir stāsts par to, ka tam bērnam kā viņš dusmas pauž, kaut kādu vilšanos, neapmierinātību, nu, respektīvi tās negatīvās, jo bērnam nav niķu vai kaut kā tā. Nu, nē, nu viņam ir emocija un viņš reaģē. Un mammiņam ir jāmāca ar šiem te disciplinēšanas paņēmieniem savas emocijas reaģēt, nu, kā es teicu, nesit Jānītim ar lāpstu, jo tāpēc, ka Jānītim sāp. Ja Jānīts atņēmis tavu mašīnu, lūdzu palūdz Jānītim, ja viņš nē, tad mēģini tur vai samainīt, vai ko, nu, kurā reizē mēs viņam mācam tam bērnam. Tātad tajā brīdī, kad es, teiksim, bērnam spēju viņa tajā kaut kādā vai dusmu, vai baiļu, vai kaut kādā citā emocionālā stāvoklī būt pietiekoši stabils blakus. Tāds es varu būt tikai tad, ja ar mani pašu sevi ir gana komfortabli, es spēju atpazīt, kas notiek. Nu, es redzu, tātad bērns ir panikā, vai viņš ir dusmīgs. Es nesāku viņam, jā, aizēj viņam sadod kārtīgi, ja? Nu, nē, es paņemu tās viņa dusmas, es viņas, nu, ko nozīmē pārtais, es viņam izskaidroju. Es paskaidroju bērnam to cēloņsēku sakarību, es paskaidroju, tu tāpēc varēji justies tā, jo notika tas un tas, un tad varbūt, ja tu rīkosies šādi, būs tāda versija, ja tu šādi būs cita, ja? Tas nozīmē to, ka es pārtais emocijas bērnam pieņemamā, izturamā veidā, es viņu nomierinu. Bet es viņam nesaku, nomierinies, viss būs labi.
tas, ko cilvēki bieži vien saka, ka šis teikums viņus savukārt vai ne, vēl vairāk sanikno. Ja? Nē, es mēģinot izskaidrot. Un ja mēs, teiksim, domājam par to, ka cik ļoti daudziem cilvēkiem šīs lietas neviens nav iepriekš, ja, ne teicis, ne mācījis, ne skaidrojis, jo būtībā mēs caur šāda veida skaidrojumu, ja tā jau ir tā disciplinēšana, kā es viņam iemācu tomēr regulēt viņa tās afektīvās izlādes uzvedību citam pieņemamā veidā. Tad viņam pieaugot, tas viņam ir pašsaprotami. Protams, kaut kādās ļoti izteiktās krīzes situācijās mēs visi regresējam emocionāli. Katram ir kaut kāds brīdis, kā reizēm, teiksim, mēs smejoties speciālisti sakam, katram ir tiesības uz savu psihozi. Ja? Katram ir tiesības savā veidā sajukt prātā, tā teikt. Jā, pie lielas krīzes, tas var būt ļoti dažādi, kaut kāda smagas hroniska saslimšana, nezinu, tur vai darba zaudējums, neparedzēta vai kaut kāda, teiksim, attiecību smaga krīze, ja? Protams, ka es sākšu uzvesties tā, kā es kaut kādā agrīnākā posmā esmu tur uzvedies. Un tad varbūt man tās labi iemācītās caur disciplinēšanu kaut kādu uzvedības regulāciju aizmirsīsies, un es arī, piemēram, nezinu, sākšu dzert, spēlēt azartspēles, ātri braukt ar mašīnu. Var sakot, darīšu kaut kādas tādas lietas, ko varbūt tās ierastā ikdienas tādā, normālā kārtībā es to nedaru. Lūk, bet tātad, ja mēs domājam par to, kā šie vecāki, teiksim, bērnus var disciplinēt, tad tas ir tieši tas veids, ka es izturu tās bērna emocijas, es viņam skaidrojot, iemācu to visu, tā ir disciplinēšana. Jo, ja es viņam teikšu, nesit, nebļauj, tas ir tikai tāds aizliegums, kas patiesībā bez šī papildus paskaidrojuma tam bērnam iespējams var radīt tikai vēlmi pārkāpt šos pilnīgos aizliegumus. Ja? Tas būs droši vien atsevišķās situācijās, nezinu, piemēram, pēkšņi kaut kāda situācija, piemēram, nezinu, ejot pāri pa ielu bērns, lai tā kā pēkšņi tur, nezinu, mēģina skriet pāri, skaidrs, ka mēs viņu kaut kā parausim, varbūt atpakaļ. Un tā būs atsevišķa situācija, un tad es varbūt viņam teikšu, neskrien stāvi vai kaut kā reaģēšu tā kā, spontāni. Pēc tam ir jāsako vienalga kaut kādam paskaidrojumam. Ja? Arī tā ir disciplinēšana. Ka es viņam pēc tam, teiksim, kaut kā ļoti strauji viņu apturot, vienalga skaidroju. Bet tas piemērs, ko es teicu par to saskarsmi, ko es tiem 3 zēniem ar tēvu, tur bija ļoti konkrēti. Puikas, kā jau puikas, vakarā ejot, ņīgu ņēgu, gulēt nevar nolikt. Vienīgais disciplinēšanas ierocis vai instruments bija siksne. Un vienā jaukā brīdī viens no tiem vecākajiem puišiem neizturēja, aizgāja pie mammas un teica, ka šitas galīgi vairs viņš nevar izturēt, ka teica tādā veidā un ļoti ātri. Un tiešām tiem bērni pavisam pie mammas bija un tētim bija diezgan grūti pieņemt un saprast to, ka tas nav ok, ka tā nav disciplinēšanas metode, ka tas pazemo tos bērnus. Ja? Ka tas viņus aizskar viņu pašcieņu, tas aizskar viņus kā personības, ja tīpaši tādi puiši un tēvs. Un tur vienmēr ir ļoti daudz tādi neapzināti šie slāņi, kā piemēram, tēvs māca zēniem, kā būt par vīrieti. Ja? Un ļoti liels izaicinājums lielai daļai vīrieši ir nepazemot savus dēlus. Ja? Tā kā tu savu vecākā vīrieša, vecākā tēviņa vai sugas pārstāvi prioritāti neizmantot tādā pazemojošā veidā, bet cieņpilnā. Jo tā pašapziņa, kamēr es briestu par to vīrieti, attiecībā uz meitenēm ir cits moments, bet tieši par zēniem domājot, nesagraut viņā to pašapziņu, lai viņš izaug par tādu vīrieti, kurš tā kā cienīs arī savus bērnus un savu partneri.